Jau par tradīciju kļuvis, ka Saukrastos sezonas atklāšanu ievada atraktīvs velobrauciens, kurš vīs no velosipēdu muzeja līdz pat Saukrastu centram. Krāsainās virtenes priekšgalā slavenais orķestropēds, pie kuras stūris pasākuma vadītājs UFO. Sezonas atklāšanas velobrauciens noslēdzās pie Saukrastu centra peldvietas, kur līdz ar šī gada sezonu tika atklāts jūras parks. Labiekārtot atpūtas vieta pludmalē, kur izveidoti pastaigu celiņi, āra trenažieri, rotaļierīces, iekārtot pludmales volejbola laukumu un ierīkots apgaismojums. Par šādas vietas izveidi ir gandarīti gan atpūtnieki, gan arī vietēji iedzīvotāji, kuriem līdz šim pietrūca šādas labiekārtotas atpūtas vietas. Es šogad nācu un es ieraudzīju to, ka šeit ir izdarīts, kā tā pludmale tiek pilnveidojās, kā infrastruktūra veidojās, Es jūtu, ka tiem, kas te strādā, ka viņiem nav viena alga, kas ar mums notiek. Jūras parka peldvietā svinīgi tika pacelts zilais karogs. Apliecinājums, ka peldvieta iegūs starptautisko ekosertifikātu. Saukrastu pašvaldība jau vairākus gadus pēc kārtas mēģinājusi iegūt prestižu apliecinājumu, ka Saukrastu peldvieta ir pasaules labāko skaitā. Lai saņemtu šo sertifikātu, bija jāizpilda 29 programmas kvalitātes kritēriji – ūdens, vides pārvaldes, vides informācijas un izglītības, kā arī labiekārtojumu un servisu jomās. Pašvaldības tālākie plāni vēl ambiciozāki – izveidot kurortu pilsētu, kas būtu interesanti turistiem un atpūtniekiem ne tikai vasaras sezonā. Šī ir pirmā peldvieta Vidzemes piekrastē, kas ir saņēmuši šo augsto novērtējumu zilā karoga pludmali. Protams, jāņem vērā tas, ka tiešām Saukrastiem ir raksturīgs šis cikliskums, diezgan daudz ietekmē šī vasaras sezona, kad šeit cilvēki brauc, cilvēki priecājās par Saukrastiem. Man gribētos redzēt, ka Saukrasti ir pievilcīgi un simpātiski tomēr visus šos 12 mēnešus gadā, un kad mēs tiešām esam kurortu pilsēta, kas var būt lepni ar to, ka cilvēkiem šeit ir ko darīt 12 mēnešus gadā. Jūras parka projektu Saukrastu pašvaldība realizējusi ar Eiropas zivsaimniecības fonda līdzfinansējumu, un projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 200 000 eiro. Visatklātāk savu sajūsmu par vasaras sezonas sākumu un jauno atpūtas vietu pauda jūras parka mazākie apmeklētāji, kuriem papildus smilšu piļu celšanai pludmalē pieejams arī daudz citas izklaides.